Tātad es pateicos par iniciatīvu, kā rezultātā man šodien ir gods ieteikt iekļaut Latvijas pedagoģu zelta fondā filoloģijas zinātņu doktoru, profesoru, skolotāju un arī Rīgas pedagoģijas izglītības vadības tolaik augstskolas pirmo senāta priekšsēdētāju Ilmāru Jānu Friedenfeldu. Bet tā kā profesors pats lietoja tikai vienu no saviem vārdiem, tad arī es turpmāk runāšu par Ilmāru Friedenfeldu. Neesmu strukturējis ziņojumu pēc piedāvātajiem kritērijiem, bet ziņojuma saturā būs atspoguļoti visi. Viņš piedzima 1929. gada 20. decembrī advokāta Friča Friedenfelda un ārstes Zelmas Cēsnīcas Friedenfeldas ģimenē. Māmiņai dzemdībās sāsinās apendicīta iekaisums un Ilmāra dzīvē māmiņai tikai 2 dienas. Viņa bija cienīta ārste, 1922. gadā atjaunotās Latvijas sieviešu Nacionālās līgas pirmā priekšniece, viena no 6 sievietēm jaunās Latvijas valsts 150 deputātu satversmes sapulcē, studenšu korporāciju Daugavieti un Citra goda Kilistre. Tēvs savukārt ir arī labi pratis saimniecības darbus, bet arī viņš nomirst agri, kad Ilmāram ir 13 gadu. Tātad Ilmārs Friedenfelds aug ļoti patstāvīgi, mērķtiecīgi un ar panākumiem. Mācās Rīgas tautas skolā, tad vairākās Rīgas pamatskolās, Hercoga Pētera gimnāzijā Jelgavā, un 1946. gadā pārlecot 2 klases, pabeidz Andrija Barbisa 11. vidusskolu ar sudraba medaļu. Vidusskolā tolaik pat tiešām nabadzīgais zēns aizrauj klasi ar radošu izdomu. Pārliecina, piemēram, neaicināt profesionālus māksliniekus, bet konsultējoties ar tolaik daļai aizliegto Lūciju Garūtu, kā zinām, gatavo paši koncertu numurus. Ilmārs Friedenfelds ir ļoti radošs. Viņam padodas filoloģija un mūzika. Pēc vidusskolas beigšanas viņš iestājas Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultātē un paralēli arī LPSR Valsts konservatorijas mūzikas vidusskolā. Ilmārs izvēlas tomēr filoloģiju, bet universitātē nodibina dubultu kvartetu, vēlāk ciet arī vairākos koros, tomēr biežāk visiem labo valodas kļūdas un citē un parodē savu skolotāju Saules Lēnu un arī profesoru Jāni Enzelīni. Paralēli studijām 2. kursā Ilmārs Friedenfelds jau sāk strādāt kā skolotājs. Sāk strādāt Rīgas 31. vidusskolā un vēlāk Rīgas Natālijas draudziņas 7. vidusskolā. Lūk, tieši šajā darbā spilgti atklājas skolotāja Friedenfelda patriotisms. Savas valsts un latviešu valodas mīlestība. Viņš ir prasīgs, stingrs skolotājs, bet bez bardzības. Skolniece Rīta Bāliņa atceras, no viņa strāvoja labestība, iekšējais gaišums, harmonija. Gan skolotāja, gan augstskolas docētāja gaitās Ilmārs Friedenfelds organizē latviešu valodas olimpiādes, daudz strādā ar skolēniem un studentiem individuāli, ļoti vienkārši izskaidrot vissarežģītākos valodas mācību jautājumus. Ļoti gaidītas arī viņa literatūras stundas. Tajās dzeja vienmēr tiek runāta no galvas. Docents Jānis Rudzītis atminējās, kā centies piedalīties kaut dažās jaunās skolotāja Friedenfelda lieliski vadītajās stundās, un atceras, kā Friedenfelds teicis: pašu saistot literatūra, tomēr uz valodas stundām viņš dodoties kā uz svētkiem. Skolotājs un docētājs Ilmārs Friedenfelds daudz lasīja. Pamatīgi gatavojās nodarbībām, skolēnus un studentus aizrāva viņa plašā erudīcija, viņa improvizācijas spējas un aizrautība, iepazīstinot ar latviskajām un pasaules kultūras vērtībām un zinātnes sasniegumiem. Ilmāra Friedenfelda veiktais un 1978. gadā publicētais skolēnu rakstu valodas pētījums un tajā piedāvātā metodika tiek atzīti par pirmreizīgiem un īpaši vērtīgiem, un tos izmanto skolotāju valodnieki. Audzēknis spilgti atceras arī viņa vadītās ekskursijas, piemēram, viņa runu pie Turaitas rozes kapa, populāru valodas pasākumu vadīšanu, viņa tiešumu un godīgumu strādājot par Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas senāta priekšsēdētāju. Rīta Bāliņa atceras. Varbūt tas ir arī skolotāja Ilmāra Friedenfelda nopelns, ka mēs, 6 skolnieces, tikai no mūsu klases kļuvām par filoloģiem. Daudz Latvijā ir pazīstamu cilvēku, kuri ir patiešām pateicīgi tieši Ilmāram Friedenfeldam. Piemēram, bijusi Liepājas pedagoģiskās universitātes rektore, sintakses speciāliste Gunta Smiltniece stāsta. Ilmāra Friedenfelda lekcijas bija lieliskas. Viņš bija dziļš zinātnieks
auditorijā, nostājās mūsu priekšā savā varenajā augumā un labi nostādītā valstī sintakses teoriju klāstīja tā, ka mums šķita, tās patiešām ir pašas svarīgākās lietas pasaulē. Kādu laiku Ilmārs Friedenfelds ir Liepājas pedagoģiskā institūta rektors. Savu pateicību viņam izteicis arī izcilais latviešu matemātiķis profesors Jānis Mencis. Viņu Ilmārs Friedenfelds vēl padomju laikā aicinājis darbā, neskatoties uz karošanu leģionā un izsūtījumu. Vēlāk, kad no 1968. gada Ilmārs Friedenfelds 23 gadus vada Izglītības ministrijas pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtu, līdzīgu pateicību viņam veltījis vēlākais Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesors Leonards Žukovs, kurš arī dienējis Latviešu leģionā. Ilmārs Friedenfelds viņam teicis tā: kopā ar savu vietnieku Ūstiņu esam pārunājuši jūsu dzīves stāstu. Mūs tas nebiedē. Mums vajadzīgs zinošs, pētīt un vadīt spējīgs, godīgs cilvēks. Ilmāra Friedenfelda vadībā institūtā notiek semināru nodarbības par pedagoģijas pētniecības metodiku. Viņš māca izmantot pedagoģiskos pētījumos matemātiskās statistikas metodas, kas tolaik ir jauninājums, risina mācību diferenciācijas, individualizācijas problēmas, pedagoģiskās diagnostikas jautājumus, raksta pats un mudina rakstīt arī pārējos. Institūta direktors uzmundrina kolektīvu vienmēr ar dzejas vai tautas dziesmu lasījumiem, kopā ar savu vietnieku cieta saskanīgās balsīs un arī pats sacer vairākus dzejolīšus. Docents Jānis Rudzītis raksta: plašās zināšanas ne tikai pedagoģijā un valodniecībā, bet visās dzīves jomās Ilmāram Friedenfeldam palīdzēja saglabāt lieliskā atmiņa, asais prāts, dāsnā dvēsele un kritiskā attieksme pret sevi un citiem. Arī Izglītības ministra pirmās vietnieces Birutas Kubuliņas dzīves ceļš, kurš palīdz Ilmāru Friedenfeldam. Viņa raksta: nebaidoties no skaļiem vārdiem, gribu teikt, Ilmāram Friedenfeldam dzimtā valoda bijusi svēta. Savā dzīvē neesmu dzirdējusi daudz latviešu runājumu tik pareizā, bagātā un skaistā latviešu valodā. Ja tagad mani studenti un kolēģi teica, ka runāju labā latviešu valodā, tad liels paldies jāsaka Ilmāram Friedenfeldam. Arī pedagoģijas vēsturnieks Alfrēds Staris sacījis: Ilmārs Friedenfelds bija cilvēks ar stingru loģisko domāšanu, labs stratēģis. Viņš pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtam bija īsts atradums. Ilmāra Friedenfelda zinātniskā un pedagoģiskā darbība ir spilgta. Viņš kļūst arī par PSRS pedagoģijas zinātņu akadēmijas akadēmiķi, kādu laiku strādā arī Latvijas kultūras akadēmijā, kur atgūtās valstiskās neatkarības pirmajos gados veido izglītības satura nacionālā komponentu teoriju. Es ļoti priecājos, ka šodien būs ziņojums arī par Gunāru Pīperu, jo arī viņš ir šajā kolektīvā tajā laikā, kad Ilmārs Friedenfelds strādā arī akadēmijā. Bet vēlāk Ilmārs Friedenfelds ir emeritētais profesors Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskolā un strādā arī Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas bērnu valodas pētījumu centrā. Tiesa, pēdējo viņa darbu, viņa pētījumu mēs publicējam jau pēc profesora nāves. Profesora mūža ieguldījums ir arī 16 mācību grāmatas un metodiskie materiāli, 21 raksts valodniecībā, 16 raksti par vispārīgiem pedagoģijas jautājumiem, 16 raksti par didaktiku, 16 raksti par latviešu valodas mācību metodiku. Viņš ir grāmatas pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām līdzautors. Un šis devums būtiski bagātina latviešu pedagoģijas, mācību metodikas un valodniecības atziņas. Pēdējos gados profesors cīnījās ar ļaunu slimību. Un apciemojumu reizēs atvadoties mēs teikt, lai jums ļoti, ļoti labi iet. Un kaut arī mēs varētu novēlēt, lai jums ļoti, ļoti labi iet, profesori. Un ja kāds gribētu iepazīties tieši ar konkrētiem viņa izdevumiem, tad tiešām laikmets un personība esmu apkopojusi viņa publikācijas, kur var paskatīties 12. sējumā. Man ir arī līdz šī grāmata. Paldies!